No kā tad rodas tas CO2, kas tā uzsilda mūsu zemeslodi? Piemēram, no automašīnu degvielas. Mēs lejam bākā naftas produktus, pa izpūtēji pūšas ārā CO2. Tik īss un tik garš. Tagad, cienījamie benzīna lietotāji, padomāsim par to, kā to naftu iegūst. Izrādās ir arī progresīvāki un arhaiskāki veidi, kā naftu iegūst. Un kas pēc tam paliek, kad nafta ir beigusies? To mums parādīs Kārlis Lesiņš no Azerbaidžānas. Visā Baku pilsētā tiek celtas jaunas ēkas, daudzas vēstures būves tiek restaurētas. Baku aug ik dienu, ik mirkli. Un skaidrs ir viens. Tas viss prasa milzīgus līdzekļus. Un Baku pilsētai tāda ir. Mēs esam ieradušies Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku, lai pētītu to pilsētas vēsturisko un patreizējo daļu, kas saistīta ar naftu. Ap šonu pusala, kur atrodas Baku, ir kā nosēta naftas ieguves laukiem, un naftu šeit iegūst jau vairāk nekā 100 gadus. Pirmās rakstiskās liecības par to, ka šeit ir nafta, meklējums slavenā jūras braucēja Marko Polo pierakstos. Pirms vairāk nekā 150 gadiem Baku piepilsētā Bibi Heibat jau tika veikta pirmā primitīvā naftas urpšana. Lai gan par īsto naftas urpšanas aizsākumu vietu un laiku vēsturiski dēvēja Kanādu un gandrīz 15 gadus vēlākus gadaskaitļus. Tajā laikā puse no pasaules tirgu nonākušās naftas tika iegūta pie Kaspijas jūras, galvenokārt pie Baku. 20. gadsimta sākumā Azerbaidžānu okupēja boļševiki, un viss naftas eksports tika novadīts uz Krieviju. Pēc tam, kad sabruka PSRS un Azerbaidžāna atguva neatkarību, tika uzsākta aktīva ārvalstu investīciju piesaiste. Un 94. gada 20. septembrī bijušais Azerbaidžānas prezidents Heidar Alijevs parakstīja starptautisku kontraktu Azeri Chirag Gunešli, jeb kā to mēs dēvēt arī par gadsimta līgumu. Valstī sākās jauna naftas ēra, kas turpinās līdz pat šodienai. Un tā kā Baku ir valsts galvaspilsēta, tad visi ienākumi no naftas industrijas plūst pirmkārt caur šejieni. Jautājums ir, cik liela vidēja ir ienākumi no naftas industrijas ik gadu. Ориентировочно, скажем, в последние годы это от 5 до 10, даже больше миллиардов долларов. Protams, tas uzreiz nenozīmē, ka visa nauda arī tiek pilsētai, bet vismaz izskaidrotās spēju panest milzīgos būvniecības darbus. To rezultātā Baku pilsētas centrs zied un plaukst. Vietēji iedzīvotāji izstāsta dzīvi pilsētā apmierināti, viņi smaida apkārtējiem un nesteidzīgi bauda savus atpūtas brīžus. Taču aiz šīs idiles slēpjas kāds neliels bet. Ārpus pilsētas, kur viens skats tiek pavērsts, redzamas naftas industrijas sekas. Nafta ir visur – atmosfērā, uz zemes, ūdenī. Burtiski var atnākt ar spainīt un paspelt naftu, cik tev vajag. Un bez lietišķiem pierādījumiem ir saprotams, ka kaut kas šeit ir nepareizi. Почти уже 10 лет Баку в мире получает, к сожалению, рейтинг самого грязного города. Rodas jautājums, kurš tad ir vainīgs pie tā, ka šeit ir tāda ekoloģiska katastrofa? Эти загрязненные территории, они следствие такой как бы варварской добычи нефти еще в царское время, да, тогда еще не понимали значимости экологии, тогда этих проблем не было. То есть добытая нефть, она тут же сливалась в специальные земляные такие как бы котлы. Skaidrs ir viens, ka kādreiz ekoloģija maz kādu interesēja un uzmanību tā nepievērst nemaz vai darīt to caur pirkstiem. Taču kāpēc tad joprojām? Melnais zelts tiek savākt zemē izraktā baseinā, turpat blakus naftas pumpim. Должны делать. Если вы увидели где-то что-то не делают, значит это непорядок. Vainu meklējam Azerbaidžānas kompānijā Sokar, kas tika dibināta aptuveni pirms 20 gadiem un tika izveidota apvienot PSRS laika kompānijas Azerneft un Azerneft Ķīmija. Vienīgās reālās izmaiņas, kas skāra kompāniju, bija tās nosaukums. Naftas iekārtas, darba apstākļi, ekoloģija, tas viss palika pa vecam. Sokar kompānijas pašu veidotais videoklips apgalvo, ka šobrīd tā ir uzsākusi vides atjaunošanu Baku apkaimē, vainojot ekoloģiskajā katastrofā citus. Taču tā vairāk izskatās pēc sava tēla spodrināšanas un ārzemju viesu muļķošanas kampaņas, jo patiesībā vienīgā vieta, kur ir veikta vides atjaunošana, ir tā pati vieta, kas redzam videoklipā. Nekur citur nav darīts pilnīgi nekas. Я думаю, что будет лучше ситуация.
будет лучше, чем сегодня. Потому что все-таки понимание экологических проблем, оно, конечно, сегодня в Азербайджане гораздо выше, чем это было и 5 лет назад, и тем более 10 и 20 лет назад. Что viņi gāž iekšā tepat zemē? Redzi? Paskaties. Tas te paliek. Un neviens neliekas par to zins. Un tāpēc arī Sokar mums laiku uzmana. Naftas paraugus mēs devāmies pārbaudīt pie ekspertiem uz Latvijas Universitātes bioloģijas fakultāti. Jau uzmetot skatu vienu uz paraugiem, mūsu eksperts bija pārsteigts par redzēto. Tā ir ekoloģiska katastrofa. Es vidāju ļoti pavirši un neakurāt attieksmi pret dabu cilvēku. Es domāju, tas ir maigi teikt, tas ir noziegums. Tas ir noziegums pēc Azerbaidžānas tautu, principā. Tālākās sekas tik tiešām neparedzams, jo naftas un gāzes resursi nav mūžīgi. Jau tagad daudz eksperti prognozē, ka pēc 15 gadiem iegūstamie naftas apjomi Azerbaidžānā strauji samazināsies. Interesanti. Kur tad valsts ņems līdzekļus, lai sakoptu piesārņojumu apšoni Pusalā un Kaspijas jūrā? Ja tagad, kad ienākumi no naftas industrijas ir milzīgi, tam tiek tērēts neadekvāti mazas summas. Šonedēļ Latvijas dzimšanas dienas nedēļā dzirdējām daudz stāstu par to, kā saglabāt latvisko, latvietību un arī latviešu valodu. Tāpēc mums likās svarīgi izstāstīt stāstu no Azerbaidžānas par to, kā hinulugieši cenšas saglabāt savu pasaulē izolētāko valodu. Mēs esam ceļā uz vienu no Azerbaidžānas spēlēm. Tas ir ciemats, ko dēvē Kinalug. Tas atrodas augstu Kaukāzes kalnos, līdz pa 60 gadiem bija gandrīz pilnībā izolēts. Un iespējams izolācijas dēļ šim ciematam izveidosies sava unikālā valoda – Kinalug valoda. Kinalug ciemats atrodas Azerbaidžānas ziemeļos, Kaukāzes kalnos, uz robežu starp Krieviju un Dienvidkaukāzu. Lai nokļūtu ciematā, vispirms braucam uz Gubu, kas atrodas savus 200 km no Baku. Uz Kinalug autobusu nekursē. Tu nokļūt var tikai ar tā saucamajiem share taksī, jo pilnāks taksometrs, jo lētāk. Tāpēc pirmais uzdevums – atrast taksometru. 6-vietīgo bobiku dalām ar 2 šveiciešiem. Cena – 60 manāti, jeb aptuveni 60 eiro. Ceļš uz ciematu vīst caur kalnu grādām, tāpēc aizmugurē sēžot jūtos kā amerikāņu kalniņos. Pusceļā jāapstājas. Bobika motors ir pārkārts, to desē vēsais kalna avotu ūdens. Pēc 2 stundu ilga kalna rallija esam klāt. Visvairāk par mūsu ierašanos interesējas ciema bērni. Ciematā dzīvo vairākas ģimenes, un lai rīkdienā visi lieto Kinalug valodu, tomēr daudz sev uzskata par īsteniem Azerbaidžāņiem. Tad šis būs stāsts nevien par unikālo kalnu valodu, bet arī par viesmīlību. Šādi lūk izskatās ciema vecākā māja, apmēram 200 gadus veca. Saimnieks stāsta, ka mājas tiek celts 2 stāvos. Kūts atrodas apakšā, jo ziemā dod papildus siltumu augšējam stāvam, kur dzīvo cilvēki. Par galveno siltumu avotu kalpo krāsnes istabas vidū. Kā kurināmais tiek izmantot dzīvnieku mēsli, jo kalnos nekā cita, ko dedzināt nav. Netiek smēdēt nevienu mājlopu mēsli, jo degšanas īpašības visiem vienādi labas. Saimnieks saka, ka bez šāda veida kurināmā viņi ziemā vienkārši nosautu, jo ziemas mēdz būt bargas, līdz pat -20. Uz šāda veida uguns tiek gatavots ar ēdiens, jo gāzes plīts šeit nevienam nav. Šeit mēs esam tik noslēgti, ka pat lielākajai daļai sieviešu ir jāprecās ar saviem brālēniem. Kas man personīgi pārsteidz no saimnieka stāstītā, bija tas, ka skolu apmeklē tikai zēni, bet meitenes paliek mājās un palīdz saimniecībā. Savukārt viesoties citā ģimenē, tā saimnieks uzstāja, ka viņu māju nevaram pamest nepagaršojuši tradicionālo azerbaidžāņu maizi – tendir. Tās recepte gaužām vienkārši – kviešu milti, ūdens, sāls un raugs. Kad mīkla labi uzrūgus, jāsagatavo krāsnes, jāizmazgā ar kalnu avotu ūdeni un jāiekura mājlopu mēslu plāciņiem. Kad tas izdarīts, atliek tik gaidīt, kamēr ķieģeļi iekrāsojušies zeltaini. Tikai tad krāsnī drīkst likt izraudzētos maizes plāciņus. Pēc sātīgām pusdienām
Mājas saimnieks mums rāda ciemu lielāko lepnumu – zirgus. Šeit katram ciemata iedzīvotājiem ir zirgs, un arī mūsu iebildes, kad nekad mūžā neesam sēdējuši saglos, netiek ņemts vērā. Kad ciemata ikdienu esam iepazinuši, beidzot drīkstam izzināt hinlugu valodas noslēpumus. Valoda saglabājas pateicoties izolācijai, jo šī tauta dzīvoja noslēgtā vidē. Hinlugu valoda tiešām ir unikāla. Tā ir viena no pasaules visizolētākajām valodām. Tajā runā tikai šajā ciematā dzīvojošie, tātad ne vairāk kā 2000 iedzīvotāji. Valodas ekspertu viedoklis par to, kā hinlugu valoda cēlusies, atšķiras. Hinlugu valodai nav savas rakstības. Visi mēģinājumi to pierakstīt vienmēr beigušies neveiksmīgi. Vai nu pietrūcis finansējums, vai arī gramatika bijis pārāk sarežģīta. Lai gan hinlugu alfabētā ir 56 burti, vietējie saka, valodu varot iemācīties 2 mēnešos. Bērni skolā gan mācās tikai azerbaidžāņu valodā. Arī daudz ciematu iedzīvotāji, lai arī prot unikālo hinlugu valodu, sevi uzskata par azerbaidžāņiem. Tāpēc valodas pētnieks uztrauc unikālās kalnu valodas nākotni. Ja iepriekš jaunāko paudzi ciematā noturēt palīdzēja sliktie ceļi un sliktos laika apstākļos nepārvaramās Kaukāza kalnu takas, tad tagad situācija ir mainījusies. Ceļš ir salabots un arī turistu ciematā kļūst arvien vairāk, un aizvien vairāk jauniešu dzimtā ciemata vietā izvēlas pilsētu, kur dzīve esot vieglāk. Pēdējā laikā šo vietu apmeklē daudz turisti, tāpēc valodā ienāk svešvārdi. Piemēram, vārdu sabrukt no valodas izstūmas azerbaidžāņu vārds. Esam izbaudījuši Kinologu pilsētu pēc pilnas programmas. Esam redzējuši, kā cep maizi, esam izvējuši zirgu un esam uzzinājuši, kāpēc valoda cēlusies un kāpēc viņa nav izdusi. Tagad mēs dosimies projām un cerēsim, ka šī skaistā pilsēta un tās unikālā valoda nekur neizudīs. Cilvēkiem patīk daudz dažādi topi, un izrādās ir arī pasaules piesārņotāko vietu top 10, un pilsēta Sungaitī šī topā ietilpst. Jums varbūt uz turieni nelonētos braukt, bet mūsu Kārlis Lesiņš šo netīro caurumu apciemoja vasarā. Skatāmies, ko viņš tur ieraudzīja. Kādreiz šajā pilsētā bija lielākais ķīmiskās rūpniecības komplekss visā Padomju Savienībā ar savām 33 fabrikām. Tā bija Padomju Savienības lepnums un paradīze vietējiem, jo nodrošināja brīviem dzīvokļiem un darbu. Šī pilsēta tiek dēvēta par toksisku elli. Šo pilsētu sauc Sumgait. Sumgait ir 3. lielākā pilsēta Azerbaidžānā. Tā atrodas tikai 30 km no Baku. Zemeslodes piesāņotāko vietu topā Sumgait ierindojas 9. vietā. Respektablo zinātniskajos pētījumos balstīto topu gadu sastāda Blacksmith Institution, bet to publicē Times. Sumgaits pilsētu sāk būvēt 1949. gadā, kad atklājās, Baku ir pārāk daudz iedzīvotāju un iespaidīgajām ķīmiskajām rūpnīcām pilsētā vienkārši nepietiek vietas. Sākumā padomu funkcionāri gribēja celt veselas 2 pilsētas, taču atklājās izdevīgāk, ja visas rūpnīcas atrodas vienu vietu. Pilsētas pirmsākumos šeit dzīvo apmēram 6000 cilvēku, bet Sumgaita ziedu laikos 50 reizes vairāk, jeb 300 000. Un tas bija loģiski, jo pilsētā viena pēc otras tika uzceltas 13 ķīmiskās un 15 smagā metāla apstrādes rūpnīcas. Protams, visus ražošanas atkritumus jaunu produktu ražošanai izmantot nevarēja, tāpēc, neskatoties uz racionalizāciju, toksisko atkritumu daudzums bija iespaidīgs, bet attīrīšanas jaudas minimāls, vai drīzāk nekādas. Первые очистные сооружения, хотя в Сумгаите уже с 1949 года шло интенсивное строительство, первые очистные сооружения в Сумгаите были построены в 1964 году. Представляете, 20 лет там все это уходило. Tieši tāpēc pilsēta daudz biežāk sauc nevis skanīgajā vārdā Sumgait, bet gan gluži vienkārši par toksisko elli. Šis ir Sumgaitas rehabilitācijas centrs. Šeit ārstējas bērni, kur vecāki kādreiz strādāja vietējās rūpnīcās. Один из симптомов рождения уродливых детей. Один из симптомов рождения больных детей. No 1998. līdz 2000. gadam 170 piedzimušiem bērniem pilsētā bija dažādas veselības problēmas. Piemēram,
3% jaundzimušo konstatē dažādas anomālijas. 6% piedzima anencefāliju, proti zīdaiņiem nav smadzeņu vēlves vai trūkst lielākās galvas smadzeņu daļas. 22% jaundzimušo konstatē nervu sistēmas nepilnības, bet 10% konstatēts Dauna sindroms. Завод, когда работал, там вредности очень много было. И насчет воздуха тоже все вредно было. Tikai pēdējo gadu laikā pilsēta lēnām sāk atkopties. Daudz rūpnīcas līdz ar Padomju Savienības sabrukumu slēgts, iedzīvotāju skaits samazinājies, bet starptautiskā sabiedrība gadu piešķir milzīgas līdzekļus ekoloģiskās situācijas uzlabošanai. В Сумгаите сейчас в окружающую среду сбрасывается в 10-кратном размере меньше отходов, чем было раньше. Šeit ap divām rūpnīcām tek neliela upīte, no kuras paņemsim paraugu, ko vēlāk Latvijā arī pārbaudīsim. Izstās tīrs un varētu dzert. Tas ir pie Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes, kur iekšā ir laboratorija un profesionāļi, kur iespējams palīdzēs noskaidrot, kas tad īsti slēpjās šeit. Neko mēs tādu pārsteidošu neatradām. Smagie metāli, visi un arī pārējie šie dominējošie metāli, kas ir sastāda iežu, raksturo iežus upē, viņi ir normas robežās. Nu, pēc smaržas vai smakas, jā, jo ķīmiķiem mums tikai ir smaržas, citi lieto smakas, arī nekāda izteikta nav šeit. Lai arī piesāņojuma radītās ģenētiskās anomālijas tik ātri neizdīs, tomēr vide, kas sekmē to rašanos, ir mainījusies uz labo pusi. Izskatās, nesaprātīgās padomju plānošanas un saimniekošanas sekas lēni, bet mērķiecīgi tiek dzēstas un pilsētā atgriežas cerība.